Esiet sveicināti! Laiks atkal kārtēji MVP diskusijai un atgriežamies studijā pēc vasaras brīvlaika ar rudens cēlienu, un kas rudenī ir viena no būtiskākajām lietām - atsākās mācību gads, skolēni atsāk iet skolā, un arī mēs šodien padiskutēsim par Latvijas sporta pašu, sauksim tā, dārgāko skolu, par Murjāņu sporta ģimnāziju, par specializētu valsts uzturētu sporta internātu ar jau ļoti, ļoti senu, vairāk kā 60 gadus ilgu vēsturi. Un no šiem 60 un vairāk gadiem, vismaz pēdējos 20 gadus, tiek diskutēts par to, vai mums šāda valsts uzturēta internāta skola sportā ir nepieciešama. Un, ja ir nepieciešama, kādai tai būtu jāizskatās. Šodien vismaz stundas formātā mēģināsim kaut kādas versijas iezīmēt, kā tas varētu izskatīties, ja tam vispār Latvijas sportā ir vieta. Šodien mums studijā Murjāņu sporta ģimnāzijas direktors Sergejs Čevers. Sveiki! Sauksim to par īpašnieku, par valsts pusi. Mums pārstāv Izglītības zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks sporta un jaunatnes jautājumos Edgars Pukinsks. Sveiki! Absolvents un sporta vidi, tā skaitā mums pārstāv skeletona treneris, Murjāņu sporta ģimnāzijas absolvents Ivo Steinbergs. Sveiki! Un ieinteresētās puses, jeb viena no federācijām, kas ir pārstāvēta Murjāņu sporta ģimnāzijā, Riteņbraukšanas federācija, mums pārstāv tās ģenerālsekretārs Toms Marks. Sveiciens! Paskatīsimies uzreiz uz ekrāna tādu status quo šā brīža. Šie dati ir par pagājušo mācību gadu. Sergejs pēc tam man atsūtīja arī šā gada, bet es salīdzināju, tur būtiski tie skaitļi neatšķirās, tādu lielo tendenci. Mēs redzam, tā tad ir divas, principā, ir internāta skola Murjāņos un tās filiāli Majoros, kur tiek nodrošināta arī treniņi 2 reizes dienā un izglītība. Un tad ir Lielupas un Siguldas filiāls. Sigulda, tas ir Kamaniņu sports, kā sporta skola ar vienu treniņu dienā. Un, attiecīgi, Lielupas filiālē arī kā sporta skola mums ir airēšana, smaiļošana, kanoe. Redzam summas. Redzam sportistu un personālu attiecību. Sergej, atstāsim pēdējo rindā. Ko mēs, Ivo, šajās te tabulās redzam? Kas pirmais mums nāk prātā, redzot šā brīža situāciju Murjāņos? Pa daudz sportistu, pa maz sportistu, personāls pa lielu, pa mazu, pa dārgu. Kādas ir tās pirmās asociācijas? Es vakar arī skatījos, tur bija vadības ziņojumi un tā tālāk. Pirmais, kas man ienāca prātā, vienkārši izrēķināt, cik izmaksā viens sportists, un tad nolikt, kāda rezultāta ir pretī. Ja par Murjāņiem tur ir medaļas un ir tā tālāk, un ir labas iestrādes, tas pats, kas attiecās arī uz Kamaniņu sportu, kas uz Siguldu attiecās, tur arī viss kārtībā, bet vairs jau nav nevienam, man liekas, noslēpums tie, kas ir iedziļinājušies tēmā par Majoriem un Lielupi, un skaidrs, ka tur ar zobiem un nagiem cīnās, lai paliktu, bet 36 sportisti, 33 personāls, valsts uzturēta privāta skola, principā. Cik tas maksā? Vienkārši kosmiski. Summa ir blakus. Labi, pa cipariem vēl padiskutēsim. Tom, sajūta, tāds pirmais līmenis. Arī uzmetot acis uz šo tabulu, ļoti lec ārā Jūrmales stāsts. Abas divas vietas. Skaidrs, ka funkcionāli es pieļauju, ka šiem sporta veidiem, kas ir airēšanas sports un kanoja sports, ir vajadzīgi savu augstas klases sasniegumu centrus, bet noteikti ne par šādu cenu, jo mēs redzam, ka ceļš Majoros uz 36 sportistiem ir vairāk nekā $500,000 šī summa, kas tiek tērēta. Manuprāt, tas īsti adekvāti nav. Un plus, kas, manuprāt, ir jāņem vērā, kad Murjāņu sporta ģimnāzijā ar savām filiālēm ir vienalga jābūt vērstai uz augstu sasniegumu centru, uz augstu sasniegumiem, kas būtu primāri, respektīvi, lai palīdzētu sagatavoties, un tur būtu šiem te kvalitatīviem rādītājiem, proti sasniegumiem rezultātos ir ļoti lielai nozīmei, un tādēļ man tiešām izbrīna šie skaitļi ceļš Jūrmalā, kad, kur tad ir šī produktivitāte, kur tad ir šis atgriezeniskā saite, ko mēs par to saņemam, kur ir šie rezultāti starptautiskajās sacensībās, pasaules junioru čempionāti, Eiropas junioru čempionāti, pasaules jaunatnes olimpiskās spēles un tā tālāk. Edgar, tu vēl jauns šajā tēmā, jauns savā amatā, bet noteikti, ja esi paspējis iedziļināties, pirmā sajūta ar Murjāņu stāstu saskaroties šobrīd, ja mēs redzam audzēkņu attiecību pret finansējumu, pret personālu īpatsvaru.
Jā, pirmā sajūta droši vien varbūt uzreiz raksturojams, ko es redzēju tajā attēlā. Tajā attēlā es redzu vienkārši šodienas situācijas status quo, kas liecina ko? Kas liecina vēsturiski pieņemts lēmums un redzējumu, kas ir novērsts līdz šodienas situācijai, jeb respektīvi tā laika prioritātes, kuras arī demonstrē, kāpēc ir tieši tie sporta veidi, kāpēc ir tieši tādi audzēkņi un nav, teiksim, cits kurs izvēlēts. Un šodien, es domāju, tā diskusija ļoti labi palīdzēs mums varbūt aiziet drusciņi dziļāk tajos skaitļos, jo ejot dziļāk, mēs varēsim kvalitatīvāk padiskutēt. Un tie jautājumi, kas droši vien man radās, arī redzot šo visu stāstu, pirmais jautājums ir, kāpēc? Kāpēc ir šāda bilde, kāpēc mēs esam tieši ar šiem sporta veidiem, kāpēc ir tāda statistika, ko mēs redzam skaitļos, un Majora stāsts noteikti ir tāds kliedzošākais pēc savas būtības. Un kāpēc nav rezultāti? Jo es saprotu to nolūku, ar kādu Murjāņi tika tapuši, kas bija tāda augsta sasnieguma sportistu kultūra. Un šobrīd to rezultātu īsti nav vēsturiski. Es saprotu, ka ir bijuši un ir bijuši labi sportisti, kas ir izgājuši caur šo sistēmu. Un tas viss man liek domāt vienkārši to, ka ir īstais laiks, iespējams jau pa vēlu, lai teiktu īstais laiks, bet katrā ziņā, ja labākais laiks iestādīt koku bija pirms 100 gadiem, otrs labākais laiks ir tagad, līdzīgi var piemērot šo teicienu Murjāņiem, ka ir īstais laiks runāt par to, ko tālāk. Nu, runājam par skaitļiem un par ko tālāk. Sākam ar skaitļiem. Optimāla situācija, Sergej? Vai... Nu, šī ir pagājušā gada situācija. Jā, tas ir pagājušais mācību gads. Šogad šis stāsts ir vēl skarbāks. Ja pirmajā ailē, kur mēs skatījāmies, ir 124 lielajos Murjāņos saucamajos, tad šogad ir 133. Konkurss bija nopietnas un liels, un principā mēs runājam par lielo Murjāņu, teiksim, rezultātiem un visas pārējām lietām, tad noteikti jāsaka tas, ka rezultāti ir. Es domāju, ka ja rezultāti nebūtu arī šajā situācijā, viennozīmīgi, ka šis jautājums par Murjāņiem noteikti būtu vēl asāks, teiksim, šajā gadījumā. Neskatoties uz izdzīvošanas šo režīmu, jā, tie rezultāti ir, bet Jūrmalā mēs kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju, principā, esam uzsākuši šo pārējais periodu. Tas ir to, ka nākamā gada 1. augustā Majora bāze tiek slēgta. Šobrīd Jūrmalas bāzē skarbi mācās 18 jaunieši, nevis 36. Tad personāls šobrīd ir vairāk kā... Ir samazināts personāls. Šobrīd arī šajā laikā mēs esam jau brīdinājuši. Tad pirms mācību gadu mēs brīdinājām un ir personāls samazināts, ēdināšanas bloks ir samazināts, pavāri. Un, ja mēs skatāmies arī šajos ciparos, tad it kā liekas 148 cilvēki, tā kā personāls apkalpojuši uz visiem, bet tās nav slodzes, tās nav likmes, tie ir fiziski cilvēki. Ja? Un līdz ar to tas skaits nedaudz, ne jau aizstāvoties, bet tie 98 slodzes, kas ir uz šiem nedaudz vairāk par 300 jauniešiem. Un, ja mēs skatāmies arī finansējumu, tad lielākā finansējuma daļa tomēr aiziet uz pedagoģu algām un treneru algām. Kaut gan tajā pašā laikā šīs te algas, kolēģi jau arī zina, mēs esam to nevienu reizi runājuši, ka viņas ir valstī minimālās noteiktās. Stāsts par Jūrmalu, tad principā šobrīd ir tāds, ka mēs atstājam Lielupes bāzi, Majora bāzi nākamā gada vasarā pāriet pēc pēdējām pēdējās informācijas Nacionālajiem sporta centram. Bāze ir sakārtot un tiešām labā stāvoklī, bet tad šajā gadījumā kā Kamaniņu skolai, kas ir Siguldā, tad principā Lielupes bāze, kas ir Vikingu ielā 6, tad tā būs tā, kas turpinās šo profesionālas ievirzes programmu, bet tā nebūs 24/7 bāze, viņa turpinās tāpat kā Bērnu jaunatnes Kamaniņu sporta skola, un tur būs šie treniņi organizēti pēc, līdzīgi kā interešu izglītībai šajā gadījumā, bet dabīgi tās likmes ir augstākas šajā gadījumā profesionālas ievirzes programmu. Tad tos Majora stāsts pārskatāmā nākotnē beidzas pašreizējā? Pēc šī plāna, kas ir šobrīd, kuru mēs arī realizējam, principā 1. augustā Majora bāze tiks slēgta, vismaz kā Murjāņu sporta ģimnāzijas filiāla.
Es paskatījos, 25. gada jūnijas bija Saeimas sporta apakškomisijas sēde, pārlasīja protokolu tieši par Murjāņiem. Tur arī tie skaitļi, ko es liku uz ekrāna, no turienes arī bija paņemti. Sporta departamenta izglītības ministrijas vadītājs Aleksandrs Samoilovs saka, ka tāpat Murjāņu sporta ģimnāzija veic sociālo funkciju. Ir internāta skola. Līdz ar to 3 miljonu eiro budžets uz to visu nav daudz. Tā ir ieprotokolēta Saeimas apakškomisijā. Nav piekrītat Samoilova kungam? Sociāla funkcija, internāta skola, 3 miljonus 300 audzēkņiem ir ok. Ko mēs no to gribam panākt? Jo 3 miljonus 300 audzēkņiem. Bišķi vairāk 300, bet jā. Nu, tur jāskatās, cik dzīvo fiziski uz vietas. Bet tas par proporciju, jā. Bet priekš tiem sasniedzamiem mērķiem, kas ir uzlikts, tas nav daudz. Vai viņi pilda sociālu funkciju? Direktors droši vien labāk varēs nokomentēt. No manas pieredzes nē. Es zinu tos vecos stāstus, ka tur sūtīja tādus, kuriem vajag stingrāku roku. Bet tad, kad es tur mācījos, man neviens apkārt tāds nebija, nedzirdēja. Es nezinu par to sociālo funkciju. Bet vai par to, ka tas ir maz, es piekrītu. Jā. Un tur arī tas ir tas, par ko mēs šodien runājam. Piekrīt, ka 3 miljonu eiro budžets nav daudz? Tas nav daudz tiem sasniedzamajiem mērķiem. Un tad arī jāizdomā, jo tie 3 miljoni viņi stāv jau gadus desmitus. Un es atceros, es absolvēju 2013. Pēc tam vēl palika kādu brīdi tur trenēties, iesāku 2008. Un jau tajā brīdī runāju. Slēgt, neslēgt. Un vienkārši tā summa visu laiku paliek tāda pati, izmaksas aug. Ar tevi uz katru sportistu, tev jāskatās, cik tas katrs sportists izmaksā. Un nākamais droši vien, par ko ir jāpadomā, ir nodaļas, kas strādā, kas to mērķi sasniedz, un ir, kas nestrādā. Un ja tu nestrādā, tad vienkārši jautājums, kāpēc? Un ja tu nestrādā, tad lūdzu nākamais, kas vēlās, piesaistam federāciju. Runas jau es saprotu, ka ir bijuši un nākat vietā. Kā tu redzi? Man liekas, ka pirms šķietām, protams, cilvēkam no malas nezinot, kas tur notiek, 3 miljoni liekas daudz. Bet, ja mēs tagad tā pavaram to lādīt vaļā un paskatāmies, kas tad ir tie 3 miljoni, un kas man kā federācija primāri interesē, ir šis sporta darba nodrošinājums, tad tas Murjāņos ir zem katras kritikas, viņš ir kritiski zems. Vienkārši, principā, sporta darbam ir daži 10 000 labākajā gadījumā, riteņbraukšanas sportam pat vēl krietni mazāk. Tajā pašā laikā skaidrs, ka aug skolotāju algas, kas ir ikmēneša algas pašiem laika gaitā ir mainījušās, treneru atalgojums un šie te lielā uzturēšana, skolas visu un filiāļu uzturēšana. Tāpēc mans priekšlikums un mans skatījums ir tāds, ka tiešām ir rūpīgi jāizvērtē katras struktūra vienības atbilstību šiem te mērķiem, ko Ivo minēja, un arī par personālu arī jāizvērtē kritiski, kas mums ir nepieciešams. Respektīvi, skolai, manuprāt, jākļūst mobilākai, skolai varbūt jākļūst nedaudz mazākai. Šis majors stāsts jau ir ceļš uz to majoru likvidēšanu. Un naudiņa kritiski ir svarīgi novirzīt tieši sporta darbam, jo nevar būt situācija, kad sportistiem jādomā, vai varēs aizbraukt uz sacensībām, vai sportistiem būs ko mugurā uzvilkt un tā tālāk. Es gribu vērst uzmanību, ka tieši sporta darbs Murjāņos ir kritiski zemā līmenī. Tādā ziņā nodrošināja jums gan tehniskais, gan iespēja ceļot uz sacensībām? Kaut vai Baltijas līmenī, vai kaut vai Latvijas līmenī nodrošinājums sākumā. Kaut vai formas, lai būtu sportistiem svaigas katru gadu, jo tā ir akūta problēma, ar ko mēs saskaramies. Piemēram, riteņbraukšanas sportā pēdējais ritenis ir pirkts Sergejs Neļovs Samuilā 2000. gada sākumā. 2002. Pēdējais ritenis. Federācijā raksta projekts, mēs strādājam ar UCI, mēs saņemam šos te riteņus, mēs nododam sportistiem lietošanai, tie, kas ir izlases līmeņa sportisti, un Murjāņos visi ir izlases līmeņa sportisti. Bet pietrūkst, kā es saku, tādām fundamentāli pamatlietām tieši sporta darbam, un tas ir kliedzoši. Manuprāt, par to ir jārunā, un tas ir jābūt skarbiem par to. Finansējums tieši sporta darbam Murjāņos, vismaz riteņbraukšanas nodaļiem, es ticu arī citiem sporta veidiem, ir kritiski zems. Pirms mēs vēl Edgaram dodam vārdu, tad varbūt mēs jau esam nonākuši pie kaut kāda risinājuma, ka vieta, Murjāņi kā vieta, kur ir mācības, kur ir ēdināšana, tas internāta kā internāta koncepts, varbūt tas ir novecojis. Varbūt, ka mēs teiktu, ka izdalām pa sporta veidiem, izkaisam pa Latviju.
skatoties, atkal skatīšos no savas prizmas, no riteņbraukšanas prizmas, mums sapulcēt kopā vienā vietā, Murjāņi ir izcila vieta, jo tur ir reliefs, tur ir Siguldas kalni un tā tālāk. Sportisti no Kuldīgas, no Smiltenes, no Valmieras, no Cēsīm, viņi sapulcējās vienā vietā un trenējoties plecs pie pleca, viņi kļūst labāki. Respektīvi, labākie ar labākiem trenējoties vienmēr kļūst labāki. Vai pārceļot uz Siguldu pie šīs vai uz kādu citu vietu, mēs tiksim tā, pie šīs ekonomiskās situācijas arī pašvaldībām, ko viņi saskarās. Es pats esmu bijis deputāts, domāju, vēl pavisam nesen zinu, kāds viss notiek. Es neticu, ka Sigulda to ņems pretīm. Riteņbraukšanai Murjāņi, kā pie šīs status, ir ļoti svarīgi tieši lokācijas un atrašanās dēļ. Bet kāpēc Sigulda jāņem pretī? Ja šobrīd tas ir valsts pasākums, tad valsts arī tur to rūp. Ir tādas lietas, kā augstas klases sportistu sagatavošanas centrs Valmierā, kur arī labi zinu. Tur ir 3 sastāvdaļas. Tātad viņš sastāv no federācijas atbalsta, kas tā kā mūsu gadījumā ir no pašvaldības atbalsta, kam arī būtu jābūt šeit Siguldas daļai, un no ministrijas atbalsta. Tad, ja šādu formātu mēs ejam, tad ir bez pašvaldības mēs šo mērķi tāpat nevaram sasniegt. Tikai un vienīgi paņemot šo riteņbraukšanas nosacīto daļu no Murjāņiem, tas stāsts nefunkcionēs tādā veidā kā līdz šim. Vienkārši ar pašvaldību var būt dažādas sarunas. Viens ir atbalsts izglītībā, ka vienojās, ka viņi mācās tajā skolā ar tādu programmu. Jā, labi, līdz tam vēl nonāksim. Edgar, pirmkārt tas, ko Samoilo kungs teica par sociālo funkciju. Tā, interesanti interpretācija izklausās. No otras var paturpināt domu, ko mēs Tomai sākām, vai nav. Varbūt jāizkaisa Murjāņi un jālikvidē šis formāts. Es pamēģināšu noreflektēt uz visu dzirdēto arī. Pirmkārt, par Samoilo komentāru. Manuprāt, ir grūti nokomentēt tieši to domu, varbūt, ko viņš centās ielikt tajā idejā. Kaut kur man rezonē ar to, ko Ivo teica par ideju, kad daudz kur sabiedrībā tika runāts, varbūt iespējams tiek vēl runāts par to, ka jaunietis, kas tur ir, bieži vien ir no sociāli nelabvēlīgas vidas, un tā ir viņiem iespēja tur nosacīt dzīvot normālus apstākļus un veidot savu nākotni. Tādas runas ir bijušas, un iespējams, ja caur to aspektu Aleksandrs to bija teicis, tad pamats tam komentāram ir būt. Bet es negribu komentēt, ko viņš ir domājis. Droši vien to viņš pats labāk paskaidros. Viņš kā amatpersona Saeimas sporta apakškomisijā pārstāvēja Izglītības zinātnes ministriju. Es saprotu, jā. Bet katram mums drīkst būt arī savs viedoklis arī un veids, kā izpaužamies. Es uzskatu, ja mēs runājam par 3 miljonu uz šo visu saimniecību, pirmais, kā es uz to skatos, ir, ka priekš manis ir 4 sastāvdaļas. Ir sporta sastāvdaļa, par ko mēs pamatā diskutējam, ir izglītības sastāvdaļa, ir administratīvā sastāvdaļa un saimnieciskā, kas tostarp ietver infrastruktūru. Ja mēs raugāmies no administratīva saimnieciskā skatu punkta, 3 miljoni šķiet pietiekami, lai uzturētu šo saimniecību tajā līmenī, kā tas ir šobrīd, nerunājot par to, ka ir jānovērš krīzes situācijas un nerunājot par to, ka ir jānodrošina attīstība. Tad tīri, lai uzturētu. Ja mēs runājam par sporta un izglītības sadaļu, es piekrītu Tom teiktajiem, balstoties arī uz sarunām ar cilvēkiem, kuri pārstāv šos sporta veidus, kas ir Murjāņu sistēmā, ka nodrošinājums nav pietiekams. Un ja mēs pavērojam arī Eiropas kontekstā sporta veidu akadēmijas, kuras varētu salīdzināt, vai piemēram Islandē eksistē sistēmas, kur arī vairāk sporta veidu apvienot, tad skaidrs, ka budžets ir gaužām mazs, un tā attīstība netiek nodrošināta tādā līmenī, kā visdrīzāk bija tas nolūks, veidojot Murjāņus, jo tas budžets gadiem viņš jau nav audzis, teiksim, atbilstoši vajadzībām, viņš ir nodrošinājis kaut kādu minimālo bāzi. Un no šīs vietas droši vien arī izriet priekš manis tas jautājums, vai, teiksim, mēs spējam ar to budžetu realizēt mērķus. Priekš manis šobrīd es teiktu, ka nav īsti skaidrs mērķis, ka mēs paši esam izplūduši šī brīža diskusijās, jo mēs dienas kārtībā esam dzirdējuši pēdējā laikā, kam jābūt ir Murjāņos, vai tam ir jābūt kaut kam centralizētam, kur ir superspēcīga izglītība, kur ir superspēcīga sportiskā šī komponenta un tā kā tāda arī izcelības centrs, vai tam ir jābūt kaut kam decentralizētam, saprotot, ka izglītība var iegūt vispārējās izglītības iestādēs un sports tad attiecīgi nodrošinās pa pašvaldībām, vai arī bija vēl versija, kur tika runāts par aizsardzības ministrijā nodot šo kompetenci. Tas man signalizē mērķu kontekstā, ka mums tāda ļoti skaidra redzējuma, kam tieši kādam mērķim kalpo Murjāņi, īsti nav. Jo esošie sporta veidi, kas tur ir iekšā, skaidrs, ka viņiem ir būtiska šāda objekta eksistence vai šāda projekta eksistence, jo viņi caur šo nodrošina savu sporta veidu attīstību un nodrošina, ka tie jaunieši, kur ir talantīgākie, viņiem ir veids, kā teiksim, attīstīt savu kapacitāti. Bet lai ir tā diskusija, kas bija par decentralizāciju, lai pateikt, ka viņa tā kā ideāli nodrošinātu šī brīža mērķu sasniegšanu, īsti nē, jo ekscelences centri vairāk tika veidoti ar nolūku radīt sistēmu, kas palīdz arī
jauniešiem, kas pēc sporta skolas vecuma paliek tādā nebūtībā. Viņi nav iekļuvuši vēl Latvijas Olimpiskajā vienībā iespējams, bet viņi arī vairs nav sporta skolā, un viņiem īsti nav vides, kurā viņi var turpināt uzturēt to savu profesionālo kvalifikāciju. Un Murjāņu sporta ģimnāzija šobrīd to nenodrošina, jo arī šeit ir līdz 12. klasei, un tas būtu identisks stāsts, ka tā joprojām ir problēma, kā tad risināt tos mērķus, kas ir Murjāņiem kontekstā šo decentralizāciju potenciālo. Kā variants tas droši vien eksistēt var, bet tur būtu jāiet mums detaļās bišķiņi un jāmeklē konkrēti tādi rīki, kā to mērķiecīgi realizēt. Pieminētajā sporta apakškomisijas sēdē, Sergej, tu ziņoji, tev tātad prasīja deputāti, kas notiek ar pedagoģu vakancēm, ka ļoti daudz neaizpildīts, un tu teici, ka Sejas pamatskolā, kas atrodas netālu, pedagoģu likme ir par 300 eiro lielāka nekā Murjāņu sporta ģimnāzijā. Tāpat Murjāņos nav ne veselības apdrošināšana, ne transporta izdevuma kompensācija, un tas būtiski ietekmē kadru mainību. Tad jūs ar Edgaru varat darba devēju un padotā diskusijā iesaistīties. Kas šis ir apbrīnojams stāsts? Tas ir Murjāņu patriotu stāsts reāli, ja? Un tas, ko tikko tu arī citēji no šīs sporta apakškomisijas sēdes, tas tā ir. Mums ir principā minimālās pedagoģa algas, kas ir valstī noteikts, pedagoģu darba algas samaksā noteikts ir. Nav apdrošināšanas nevienam un tā tālāk, bet stāsts jau šobrīd nav par to. Stāsts jau ir šobrīd par to, ka par tiem pašiem 3 miljoniem un sociālo, ko tu arī minēji, es nepieslēdzos, bet jā, tas sociālā, teiksim, to, ko Aleksandrs teica, kaut kādā līmenī, bet principā kaut kāda 3., 4. daļa jaunieši, kas nāk, viņi nāk nevis no nelabvēlīgas vidas, viņi nāk no vides, kur ir vajadzīgs šis sociālais atbalsts. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām, ka mēs runājam par to, ka Murjāņi var nodrošināt šo 3 miljonu ietvarā. Mēs tiešām varētu daudz lietas izdarīt, ja nebūtu šī 60 gadu stāsta un infrastruktūra neatbilstu reāli mūsdienu prasībām. Mēs varam nosaukt viņu par ekscelences centru, bet mēs nevaram runāt par to, ka mums šādas infrastruktūras praktiski nav. Viss ir beidzies. Daudz lietas ir salabotas, un mēs 21. 22. gadā mēs saņēmām papildus finansējumu no Izglītības zinātnes ministrijas, un mēs tiešām sakārtojam tās lietas, sākot ar ritmubraucēju garažu, un kur var nomazgāt iekšā velosipēdu stadionu, un ugunsdzēsības sistēmas un visu pārējo. Mācību korpuss beidzot tika renovēts 22. gadā, kas bija vēl, kad es gāju, arī tāpat kā Ivo, Murjāņus man izdevies paveikt. Un stāsti par to, ka šobrīd šis budžets principā ir tāds kā visu laiku zem riska, jo mēs nepārtraukti saskaramies ar infrastruktūras avārijām, pārpatišu ūdensvadiem, handbola grīdu. Paskatīsimies uz ekrānu pie reizes handbola grīdu praksē. Tu vari arī uzreiz paturpināt. Jā, kad šī grīda ir principā viņa ir 45 gadi, no 85. gada viņa ir. Pagu bija rekonstrukcija 2007. Jā, un mēs šobrīd arī skatāmies, kā to grīdu ir. Es šobrīd vēl neesmu atradis, bet principā tad, kad bija rekonstrukcija 17. gadā, tad tur atradās būvmateriāli labajā pusē, kur tieši šī grīda ir ielūza šobrīd. Ja? Un tur viss bija atvērts arī ziemas periodā, tā kā visiem vējiem un lietiem, visam pārējiem, un pēc tam tas viss tika sakārtots, būvmateriāli novākti, grīda smuki sagatavot. Es šobrīd nevaru apgalvot, ka tur bija pēc dokumentiem, ka grīda ir pa jaunu uzlikta. Man pierādījumi tāda nav, bet tas, ka viņa bija cietusi šajā rekonstrukcijas laikā, viennozīmīgi par to ir tāds. Es pareizi sapratu, ka 2017. gada rekonstrukcijā grīda acīm redzot nav nomainīta. Nē, viņa ir kalpojusi kā noliktava un tāpēc viņa ir ielūzusi. Nē, viņa no 85. no 80. gadu beigas viņa ir bijusi. Un tad, kad notika sporta halas rekonstrukcija, tad uz šīs grīdas atradās visi būvmateriāli, un tās malas bija visas noņemtas nost. Līdz ar to viņa bija praktiski ziemas periodā, bija praktiski zem
dabas stihijām. Teiksim, jau. Un otrs, ja 2021. gadā mēs ar Latvijas Handbola federāciju no Valmieras tika atvests segums, ko mēs uzlikām uz grīdas, jo šī daļa jau labā pusē viņa bija jau nebija droša un tieši mācību procesa organizēšanai. Un šo grīdu uzlikām, un dabīgi mēs varam šobrīd teikt, ka jā, viņa tātad aizgāja bojā, tāpēc, ka tas bija tas segums uzlikts virsū. Es nedomāju, ka tas ir pats galvenais, bet stāsti par to, ka šī infrastruktūra neatbilst ekscelences centra līmenim, un es jau esmu vairākas reizes to teicis, ka es domāju, ka šajā gadījumā mēs varētu sakārtot un veidot šo ekscelences centru, bet mums pietrūks divās pozīcijās šīs naudas. To, ko Toms teica par to, ka mums nav naudas sporta, teiksim, nevis mācību treniņu darba, bet tieši sporta funkciju nodrošināšanai, sākot ar velospēdiem, ragavām, visu iespējamo, teiksim, šajā gadījumā, kas ir izbraukumiem un visam pārējiem, tas ir viens, jā, un otrs, ka mums ir vajadzīga tāda moderna vide, kur mēs varam tiešām tad sagatavot un pēc 12. klases arī skatīties, kādā veidā tad lai nav tā, ka liela daļa sportistu pabeidz 12. klasi, viņi ir sasnieguši ļoti augsts rezultāts, bet viņiem nav tālākā ceļa. Viņi iestājas augstskolā, nav tā tramplīna uz lielo sportu, to, ko jūs teicāt par to Latvijas Olimpisko vienību. Viņiem nav finansējuma lielai daļai, un līdz ar to tas mums ir 6 pasaules čempionāta dalībnieku vieglatlētikā pagājušā gadā aizbrauc uz Peru no Murjāņiem. Ja, un tā pašā laikā viņiem nav tālākā ceļa. Ja, viņi netiek Latvijas lielajās izlasēs Lovā, ja, un tas Murjāņu darbs pazūd vienkārši. Par to izstāstu šobrīd. Tā vēl nonāks. Edgar, iestarpinies pa visu šo. Pēdējais velosipēds iegādās 2002. gadā. Grīda sapuvusi. Apdrošināšanas nav darbiniekiem valsts iestādē. Šīs tādas, ļoti ātri risināmas lietas manā skatījumā. Jā, manuprāt, ātri un loģiski risināmas arī tās būtu, kā jebkurā organizācijā vai, teiksim, objektā, kurā tiek saimniekots, bet tīri par to bildi. Man ļoti līdzīgas bildes atsūtīja arī nozares kolēģi, pirms es stājos amatā. Un, ja godīgi, es biju super pārsteigts, jo man liekas, kā tas ir iespējams. Es eju internetā, skatos bildes ar droši vien 17. gada atjaunoto grīdu, un es saku kolēģiem, jūs man cenšaties tā kā iznest cauri, izjokot, tas fiziski nav iespējams vienkārši spīdīgi lakot grīdu, un te caura dēļu grīdu krāsot pieduvām. Un tad vairs, protams, skaidrs visi tie argumenti, kas ir noticis un kā ir noticis, ka tas viss ir tādā stāvoklī, kā tas ir, bet man tā liekas, tas ir pilnīgi nepieņemami, tas nav ok, tas nav iespējams, jo viens, kas man liekas, ir kaut kādi lēmumi, kas ir bijuši vēsturiski droši vien, un arī saimniekošana, par kuru ne visi droši vien var atbildēt, kas ir bijis tad un kas nav bijis tad, bet tā ir tāda pamata lieta, lai vispār bāze varētu normāli funkcionēt, un manuprāt, nevarēja būt tāda situācija, ka mēs šodien sākam runāt par to tajā brīdī, ka tur tiešām ir tāda milzīga cauruma, ka tas ir bīstami veselībai, iespējams dzīvībai, ja pārspīlēt gribās, un sporti, kuri tur ir, un par kuriem mēs runājam, ka mēs gribam tur attīstīt super talantīgus nākamos mūsu sporta zvaigznes, ka tā vide nenodrošina vispār to iespēju. Bet vai šis nav arī kaut kādā mērā simbolisks tāds signāls, domājot par nākotni, jo, Sergej, tu pats, kad stājies amatā, intervijā kameras priekšā teici, tevi sajūta, ka tur kāds ilgstoši zadis Murjāņu sporta ģimnāzijā. Bija arī notiesājošs spriedums grāmatvedēji par laika periodu 2013. gads uz atpakaļ. Skatāmies tālāk uz priekšu. Viena no direktoriem saukt pie atbildības Amantovu gan ne par darbībām Murjāņos, bet saukt pie atbildības par darbībām Ropažos. Aglenieks stāsts, majori, atkal ne par darbībām it kā Murjāņos, notiesājošs spriedums, bet tas viss veido to kritisko masu, kas mums simboliski sasaucās šajā grīdā. Ja 17. gada rekonstrukcijā šī grīda nav mainīta, tad kas cits, ja ne korupcija? Tādā lielā rekonstrukcijā tas ir. No cita aspekta pat vēl skatos uz šo jautājumu, es domāju, ja tas būtu privātais sektors, un ja man kā privātiem piederētu šī saimniecība, principā jau gadu skaitu X apakaļ mans bizness ir beidzies, jo es vispār nespēju nodrošināt pakalpojumu, kāpēc šī bāze vai šis viss eksistē.
Un šobrīd man tā liekas, ir tādas labas iezīmes, kas ir jau tika minētas, kad sadarbībā ar IZM tika veikts šīs pārbaudas, tika konstatēts kaut kādas lietas, ko var uzlabot saimnieciski, un es burtiski šīs nedēļas laikā iepazinos ar dokumentiem, ar cipariem, un man tā liekas, ka var saimniekot labāk un ka var tos vidi uzlabot arī esošajā situācijā. Liecina, piemēram, viens skaitlis priekš manis. Līdz 24. gada augustam budžets bija apgūts jau par 92%, šī gada ietvaros līdz tam pašam termiņam pa 68%. Tas nozīmē, ka efektivizējot procesus jau var teiksim, iespējams ir nianses, kuras es neredzu, es nevaru izlasīt viņas, bet noteikti manā ieskatā var rast veidus, kā dzīvot efektīvāk esošajā ietvarā un, protams, pieņemot strateģiskus lēmumus par lielo bildi. Tas ir, ko Toms teica. Tā ir cena. Šai gadījumā tā ir cena par to, ka mēs nevaram iedot komandiem naudu trenerim, ka mēs nevaram nopirkt formas, ka mēs nevaram iedot ritmbraucējiem rezerves daļas, ka mēs samazinām visas tās lietas, ka mums ir noteikti, tas ir normāli, ka iestādē ir degvielas limiti, teiksim, bet tai pašā laikā lielajos Murjāņos no 1200 stundām, kas ir paredzētas mācību treniņu darba realizēšanai, mums naudas ir tikai 900 stundām. Bet mēs tāpat realizējam to programmu, bet tajā pašā laikā mums arī, līdz ar to tā loģistika, 68%, kā liekas lieliski, varētu tā kā saimnieciskāk, bet līdz ar to mēs esam nogriezuši visu maksimāli. Un tiešām ir liels paldies jāsaka pirmām kārtām federācijām, kas atbalsta. Tur ir Kamanas, tur ir ritmbraukšanas federācija, tur ir handbola federācija. Tās ir tās 3 federācijas, kas tiešām ieguldās reāli, teiksim, un otrs vecākiem. Šajā gadījumā arī pagājušajā gadā praktiski skola noturējās tikai pateicoties vecāku un federāciju atbalstam, teiksim, otrajā pusgadā mācību laikā. Un otrs, neliekuļosim, kad reāli ar to, kad Latvijā murjānieši ir visur, un izrādās, ka Latvija Energo ir murjānieši, kad ZAO ir murjānieši, kad Latvijas gāzē ir murjānieši, kur mēs varējām reāli izrunāt, kādā veidā mēs varētu atlikt tos maksājumus, lai gada beigas, teiksim, šajā gadījumā, kad pagājušajā gadā iedeva papildus finansējumu, lai varētu šīs lietas sakārtot. Bet paklausoties no malas, un es arī padomāju par to stāstu, un es gatavojoties diskusijai, meklēju informāciju, tā realitāte ir tāda, tā kā es jau sākumā minēju, ka par to runāju manā laikā. Ko daram? Slēdzam, rekonstruējam, sadalām vai ko daram? Tad pagāja 5 gadi, bija kaut kāda atkal darba grupa, kas kaut kādu vīziju zīmē kaut ko. Atkal nekas nenotiek, tie paši sporta veidi un tā tālāk. Labi, uztaisam rekonstrukciju. Rekonstrukcija izcila, stipri šaubos. Tāpat redzējām bildi, jā. Izcili. Tas ir viens, palika stabī un tā tālāk, kaut ko atrenovēja. Tā mazā volejbola zāle, saprotu, ir pilnībā sapūsta. Tur vispār kaut kas notiek. Viņi vienkārši ir nefunkcionējuši. Tad visu laiku kaut ko daram, bet viss skaistākais, man liekas, arī tāda kopējā Latvijas iezīme, ka neviens neuzņemās atbildību. Uztaisījām darba grupu, kaut ko padomājam, ir rezultāts, nav. Kā beidzās ar audita ziņojumu, noslepenots. Tā mēs rulējam vienkārši. Un es domāju, ka tā arī tāda kopējā iezīme ir, ka kaut ko izdarām, bet nav neviena atbildīgā, un tas viss vienkārši izšķip gaisā. Un tagad arī, es domāju, ka galvenais aicinājums, personīgi mans galvenais aicinājums, tagad mēs runājam, tagad ir kaut kas iekustējies, es saprotu, ir daži jauni sporta veidi, tur taisās arī aizslēgt to majoru filiāli. Tiešām paņemam vienkārši kaut kādu virzienu, kāds uzņemās atbildību. Noteikti, ka IZM direktors arī pietiekoši ieinteresēts tajā visā ir. Vienkārši paņemam virzienu un dodam. Bet vēl viens jautājums ir, kur vienmēr paliek, vienmēr runā par slēgšanu, tad viss aktivizējās, neslēdzam. Bet man tāda sajūta ir, ka, es nezinu, politiski tā kā aizmugurē, visi tā kā kaut ko gaida, ka pienāks kritiskais brīdis, pienāk kāds, nezinu, politiskais spēks vai kas tas ir, pasaka, neslēdzam prom, neslēdzam nost, nepopulārs lēmums, vai bišķiņ piečibinam, tur piemetam 300 000
un turpinam vienkārši agonēt. Kā to var nosaukt, tā ir agonija? Manā laikā bija agonija, tas ir 11 gadus atpakaļ, un tagad atkal esam turpat, esam tajā pašā agonijā. Ir lietas, kas ļoti labi strādā, un tā kā Sergejs teica, un kas arī ir ļoti labs piemērs, ka federācijas paši saprot, riteņbraukšana strādā Emīls Liepiņš, Kristis Neilands, Gatis Mukuls un tā tālāk. Kamariņbraukšana strādā, nu un tad handbols strādā, lai cik ironiski tas nebūtu, viņi tikko dabūja čempionu titulu, maijā. Jā, bet tur ir strādāt jau strādā, bet vai tam visam ir jānotiek ar tādu infrastruktūru, vienu vietu, tādu konceptu, tādām izmaksām, kuras tikai pieaug vispār lāpot to visu, kas šobrīd mums jālāp. Nu, mana sajūta ir tāda, ka, lai uztaisītu Murjāņus adekvātus infrastruktūras viedokļu, ir ļoti daudz jāiegulda. Miljoni. Pa ceļam vēl tiks nofenderēts, nu, kā rāda pieredze, ja? Vēl pa ceļam tur vēl Knapsol uzsēdīsies virsū, lai izķertu šitos, kas mēģina izzakt Murjāņus, ja? Jo visos laikos, kā mēs redzam, atrodas kāds, kas to ir gatavs darīt Murjāņos. Mana sajūta, redzot, kā šobrīd vispār sporta budžets tiek veidots, un vispār valsts budžets, nav šādas naudas Latvijai. Nu, tā riktīgi ieguldīties Murjāņos. Vienkārši nav. Nu, nekādas pazīmes tam neredz. Nestāstiet man kāds, ka kaut kur ir. Nav. Nu, tad mēs līdz ar to nonākam pie jautājuma, tad kāda jēga uzturēt to cauro handbola grīdu, jo nākamais caurums būs kādam, nezinu, gulta saplīsīs, ja, un citur infrastruktūras objektā. Un tas 2002. Gada velospēds arī tur brauksiet pa Gaujas kalnu un priekšējais rats noripos nost, ja. Nu, es neredzu, te visiem jautājums, es neredzu variantus, kā, ja nav lieli ieguldījumi, tam turpināties tādā veidolā, kāds tas ir. Un lieliem ieguldījumiem priekšnoteikums es neredzu absolūti nekādas mūsdienu Latvijā. Nekādas. Kādam ir cits viedoklis? Cits viedoklis, nē, vienkārši papildinot to tavu domu un pavirzot varbūt viņu nedaudz vēl plašāk. Tajā pašā Murjāņu kā lokācijā, kas ir tieši Murjāņos, es redzētu to, ka tur paliktu tiešām tie sporta veidi, kuru atrašanās lokācijas vieta citur ir vai nu neiespējama, vai apgrūtinoša. Šajā gadījumā tie būtu ziemas sporta veidi, kas ir kamaniņu sports, šajā gadījumā tā būtu riteņbraukšana, vai tur būtu jābūt vieglatlētikai pie šādas infrastruktūras, ņemot vērā, ka Rīgā vai Valmierā ir izcils manēži, nu, ne izcils, bet ļoti labas manēžas, ceļš Valmierā. Es teiktu, ka vieglatlētika mierīgi var iet šo pašu augstas klases sasniegumu centru. Es saprotu, Valmierā jau tāds ir izveidots. Tāpat Limbaži, Liepāja, Ventspils. Respektīvi, tādā veidolā, tad, kas mums ir handbols, es saprotu, handbolam ir iestrādes ar aizsardzības ministriju, es saprotu, Latgales pusē veidojās šī skola. Respektīvi, doma, un tur, kas būtu jāņem vērā, ka šajā stāstā bez ministrijas, bez federācijām būtu jāiesaistās arī pašvaldībai. Un es šeit skatos Saulkrastu pašvaldības virzienā, jo tā ir Saulkrastu pašvaldības teritorija, kad attiecīgi atstāt un izveidot tiešām tiem atsevišķiem sporta veidiem, kas ir, Siguldas pašvaldība, ņemot vērā kamaniņu sporta atrašanos vietu, ka to mēs atstājam tieši tos sporta veidus, kas lokācijas ziņā tur strādā un kuriem nav alternatīva īsti citur. Mēs nevaram riteņbraukšanu pārcelt, piemēram, Skuldīgi, kur nav reliefa, jo riteņbraukšana bez reliefa, būsim godīgi, viņi nevar normāli kvalitīvi veikt. Tāpatās arī trase ir Siguldā. Savukārt pārējos sporta veidus mēs skatāmies un pielāgojam viņu atrašanās vietu, tur, kur ir normāls bāzes atbilstošs. Es gan nesaprotu, kāpēc kamaniņas un riteņbraukšana nevar no turienes izcelt ārā. Es jau minēju, es esmu skeptisks par to, ka, būsim godīgi, vienīgā vieta, kas viņu varētu uzņemt, ir Sigulda. Siguldas novada pašvaldība. Kad Siguldas novada pašvaldība atrastos, ja mēs esam jau iesākuši runas, un mēs labprāt arī turpinātu, ka Siguldas pašvaldība spētu uzņemt vispār šo stāstu, spētu nodrošināt attiecīgi atalgojumus. Ja valsts iedos naudu, tad jau viņi spēs uzņemt, kas tur neuzņem. Tas ir jautājums, vai valsts šo naudu iedos. Tas ir jautājums, jo tas, ko mēs nekādā gadījumā, tāpēc mēs esam ļoti rezervēti arī pa Murjāņiem. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad, piemēram, kamaniņu sportā, riteņbraukšanā vai citos sporta veidos, arī visos sporta veidos, kas tur funkcionē un dod rezultātu, pazūd, respektīvi šis augsts klases sasnieguma centrs. Un par to es esmu bažīgs, tāpēc es šobrīd iestājos par to, ka tos Murjāņus vajadzētu sakārtot reāli, apzinoties situāciju, ka visticamāk, ka valstī neatradīsies šāds finansējums, lai ieguldītu milzīgas investīcijas, atjaunot stadionus, grīdas un vispārējo. Edgar, mums ir nauda tos Murjāņus kapitāli izremontēt un uztaisīt tādus, kādiem tie būtu jābūt. Lai cik ļoti man gribētos teikt, ka nauda ir skaidrs, ka šobrīd mēs tajos budžeta plānos, kuri ir, šādu naudu neredzam.
jautājums, vai tādu naudu mēs varam atrast un piesaistīt, joprojām priekš manis nav atbildēts. Varētu teikt gan jā, gan nē, jo teorētiski pārdalot starp prioritātēm un meklējot iespējams alternatīvas, kas nav tikai skatīties uz valsts budžetu, bet skatīties uz partnerībām, uz vienalga piesaukto pašvaldības budžetu, uz privāto sektoru. Iespējams, mēs neesam diskutējuši vispār, vai privātam sektoram varētu būt kaut potenciāli interesi tajā stāstā. Jā, es arī saku, šobrīd grūti iztēloties, tāpēc es saku, es negribu spekulēt, bet es saku, ka mēs neesam izpētījuši visas, teiksim, varbūtības. Bet tas, ko mēs šobrīd redzam, mums ir vairāk kā 4000 bērnu akreditētās sporta skolās, kam neiet līdzi valsts dotācija. Valstī nav naudas. Runa pa 1,6 miljoniem eiro. Mums nav naudas šobrīd pamatvajadzībām sporta sistēmā kopumā. Tā skaitā sporta infrastruktūrā. Es šovasar pabraukāju pa Latvijas brīnišķīgajiem stadioniem. Un redzēju, un ja mēs vispār pat diskusijas līmenī šobrīd nonākam pie tā, ka šito mēs nepieminam un mēs runājam par to, ka mēs esam gatavi kaut ko vispār Murjāņos papildus pārdalīt nesošā resursa, man tas liekas smieklīgi vienkārši. Nē, es vienkārši minu par to, ka mēs varbūt varam atrast visādas diskusiju pagrieziens, kā runāt, bet ja mēs skatāmies fundamentāli priekš manis, kas šķiet, kad šis objekts pēc būtības skaidrs, ka ir valstiski veidots un valsts acīs tam ir būtiska nozīme. Bet tāpat laikā ir jāapzinās, ka no šī brīža tālāk ir, manuprāt, tikai 2 scenāriji, pa kuriem mēs šeit arī visu laiku minam. Viens scenārijs, vai nu mēs saprotam, ka tas ir joprojām prioritārs pasākums un mēs tajā ieguldamies un tiešām izveidojam mūsu bieži pieminēto ekscelences centru, ka tur ir izcili gan sportiskā sadaļa, gan izglītība. Jo, manuprāt, tā duālais karjeras stāsts vai izglītība, mēs par to maz runājam, bet tas ir viens no fundamentālākajiem jautājumiem šajā sistēmā. Tur nav pat apdrošināšana skolotājiem un alga 300 eiro mazāk kā sējā. Precīzi. Ir daudz nianses, kuras neliecina par to, ka mēs to šobrīd vispār darām. Vai arī otrs ceļš ir, kad mēs godīgi sev pasakam, ka tas stāsts šodien vairs nav aktuāls un mēs meklējam alternatīvas, lai tie sporta veidi, kas tur ir, netiktu grauti tikai tāpēc, ka šis objekts vairs neeksistē. Tas, kas notiek šobrīd manā skatījumā, bet atkal balstos tikai tajā, ko esmu līdz šim brīdim izpētījis un iepazinis, tiek mēģināts veikt esošā budžeta ietvaros un esošā sistēmas ietvaros, kā mēs varam kaut kādas lietas optimizēt, lai tas viss turpinātu eksistēt, bet neaizmirstot par to, ka mums nevis vienkārši jānodrošina, ka kaut kas tur maļās uz priekšu, bet kad tiem bērniem, jaunieši, kur tur ir iesaistīti, ka viņiem ir arī adekvāti apstākļi. Un tas pirmais solis ir tas Majora stāsts, Lielupes stāsts. Vienu aiztaisīt ciet, kaut kur apvienot, nodrošināt, ka esošajās jau profesionālās ievirzes, tā kā sporta izglītības iestādēs, tie bērni var darboties un meklēt veidus, kā viņiem turpināt. Un līdzīgi mums ir jārunā arī par Murjāņu stāstu. Kā tie jaunieši, kas ir tur, kā viņiem nodrošināt to viņu dzīves ceļu turpināšanu. Man jau liekas ļoti vienkārši tas, ko mēs te ar Tomu jau sākām diskutēt. Ja valsts iedod tam līdzi naudu, pašvaldības paņems labākā skolā, labākās dzīvojamajās platībās, vietā, kur pat kinoteātris būs un tādas lietas, jo vienkārši tajā pieminētajā prezentācijā Saeimas sporta apakškomisijai bija skaitļi, cik šobrīd ir sportistu vietas Murjāņos aizņemts un cik ir kapacitāte uzņemt. 10, gan Majoros, gan pašos Murjāņos bija neaizpildīts vietas, tātad Murjāņi varētu uzņemt daudz vairāk. Jā, bet te pašā laikā katrs bērns maksā. Un mēs dabīgi, kad varam paņemt To es saprotu, bet tā doma bija, es arī pēdējā laikā runājis ar vecākiem, kuri apsvēra un izšķīrās par sliktu Murjāņiem un nesūtīja bērnus uz Murjāņiem. Vairāk faktoru dēļ degradēta infrastruktūra, pirmais. Otrs, viņi mūsdienu vecāki ir pret konceptu, ka bērns ir kaut kādā mazpilsētā. Viņi tieši otrādi gribētu, ka bērns ir, ka bērns ir, to tu teici. Viņi gribētu, ka bērns ir vietā, kur ir sasniedzams arī kinoteātris vai lielāks, iepirkšanās centrs un vēl dažādas citas, tā kā vēriens lielāks. Viņi pavisam noteikti gribētu, ka klasē visi nav sportisti. Jo tas jau no Murjāņu absolventu stāstiem jau varēs pakomentēt, bet tas arī iet cauri ir kaut kādi pozitīvie piemēri, Murjāņu absolventi, kam tas ir iedevis rūdījumu dzīvē un kas pēc tam ir tālu tikuši, neņem arī tur augsts samats dažādās struktūrās, kas palīdz jums tur parādus nepiedzīt vai tur neatslēgt elektrību vai gāzi, Un tāpat laikā ir ļoti daudz tādi, kas skolu pabeiguši vienu pierakstu klādu visos priekšmetos visu gadu. Kopotējiem rakstiem. Jā, visu gadu garumā.
Nākamais faktors vecākiem ir šaubas par treneru kvalitāti, vai treneris vispār būs skaidrā. Tas, kas tur patrāpīsies, arī tāda problēma Murjāņos ir gadiem. Vairs nav, ja? Ne. Bija gadiem, jā. Jā, un šo visu kopā sasummējot, arī šobrīd es teiktu, ka vismaz kaut kāda daļa potenciālās mērķa auditorijas, sporta vides, un to mēs pēc tam redzam pēc sacensību protokoliem atsevišķās disciplīnās, kas Murjāņos tiek praktizēts. Tur nav līderi Murjāņu sporta ģimnāzija, tur citas parastās sporta skolas pat aiziet priekšā. Līdz ar to atkal mēs pa aplīti nonākam līdz tam, un te Ivo došu iesaistīties, vai tie faktori, ko es minēju, nerunā par sliktu Murjāņiem to tagadējā veidolā, jo tavi audzēkņi arī taču Murjāņos nemācās, vai ne? Bija konkrēta saruna maijā, bija plāns, ka mācīsies. Es pats taisīju skeletonistiem atlasi, un ja man būtu tādi, kas ir no reģiona, tad es viņus tur noteikti sūtītu, jo es zinu, treneris man ir pretī labs Mihāls Arhīpovs, kam es varu uzticēties, kuram ir ambīcijas, un tā nebūtu problēma. Bet tas, ko tu minēji par mācību kvalitāti un arī atkal nonākot pilnu apli un vispār runājot par Murjāņiem kopumā, tas, ko dara Murjāņos, ir izdarāms arī pašvaldībās. Pieņemsim, es varu konkrēti praktiski runāt par skeletonu stāstu, pašvaldība mūs atbalsta, mēs izdarām to darbu, ko izdara Murjāņi. Ja es piemetu uz cilvēku, tas mums izmaksā lētāk, un tajā pat laikā tie sportisti mācās Siguldas valsts ģimnāzijā. Viņi Ziemassvētku brīvlaikā ar skolotājiem sarunājuši, ka viņi kārto kontroldarbus un tā tālāk, to visu var izdarīt. Tad atgriežoties pie jautājuma par sportistu skaitu, ka tur tā kapacitāte ir, un es piekrītu Sergejam, ka katrs sportists maksā, man tieši liekas, ka tā kapacitāte ir jāsamazina. Un tad atkal atgriežās pie tas stāsts par to atbildību un ambīcijām. Ja tev ir treniņu grupa, un ja tev nav rezultāts, tad tev tur nav jāatrodās. Vienkārši tev iedod 3 gadus laika vai nezinu, kaut kādu periodu, vai nu tev ir rezultāts, vai nu tev nav, un tavs sporta veids dodās prom. Un par to informē arī federācija, tad, lai viņi arī sāk piedalīties, kustēties, ir labās iestrādes un nav šaubu, ka tur paliks. Riteņbraukšana paliks, kamaniņbraukšana paliks, tāpat handbola federācija noteikti pieslēgsies. Pa pārējām es nezinu, kāda ir sadarbība. Tur vienkārši ir jāsāk, tā rupi sakot, dresēt, jo tā dzīve tur ir nedaudz varbūt tāda kā niera taukos, ja? Un tas neatiecās uz sportistiem tik daudz, cik uz to visu personālu, nevis uz visu, bet daļu no personāla, ja? Kāpēc tev nav rezultāts? Ko tu tur dari? Kāpēc tu tērē naudu? Vienkārši ir citas federācijas, kas varbūt gribētu, laižam viņus iekšā, viņiem ir kaut kādi sarunājumi ar viņiem, ka viņi arī iedod savu ieguldījumu, tā kā jau ir iestrādes. Un daram. Bet tas vidas faktors, ko es tur uzskaitīju, ko man vecāki atstāst, kāpēc viņi saviem bērniem saka, ne, tas tev neuztrauc, tavu audzēkņu? Nē, tas mani atkal runāšu no pieredzes, jā, savos laikos, kā es mācījos. Labā ziņa tā, ka tā vieta atrodas nekurienē un mežā. Citiem tā ir sliktā ziņa. Citiem tā ir sliktā ziņa, bet tad, kad viņi nonāks tajā realitātē, ir arī tāpat man ir bijuši pazīstami no Jūrmalas filiāles jau daudzus gadus atpakaļ. Tas, ka tur atradies uz Jomas ielas tūmā, tā bija vienkārši šokolāde, kas traucēja mācību darbam, kas traucēja treniņu darbam un tā tālāk. Tas sports, tur nevar katru ceturtdienu, piekdienu, sestdienu apmeklēt Jomas ielu. Bet par to nav runa. Nē, tieši ir par to runa. Tas, ko vecāki saka, kas ir kino, lielveikali un tā tālāk, tas nav stāsts par to. Visi mēs esam bijuši pusauģi. Tur nebūs tā, ka tur ieliks Rīgā tāda internāta skola, tur vienkārši būs haoss pilnīgākais. Tur tieši tas stāsts, ka nevajag. Vecāki ir pret internāta skolu kā tādu, tāpēc viņi bērni tur nemācās. Bet tā ir katra paša izvēle. Jā, bet te pašā laikā es esmu bijis tādos sporta internātos, gan biju Austrijā un Vācijā. Viņi principā, viņi tiešām rulē tie internāti un tiešām arī mēs runājam kaut vai tīri vēsturiskie Oberhofā, kas ir ziemas sporta veidu internāts un Altenbergā, kas ir, labi, jūs teiksiet, Austrum Vācijas pusē, bet viņi nav sagrauti, viņi turpina strādāt, viņos ir ļoti liels skaits jauniešu.
Pašvaldības klubi vai vecāki maksā līdzfinansējumu. Finansējums ir diezgan paliels. Labi, tās no Šveices vai Austrijas cenas, teiksim, ja, bet te pašā Oberhofā ir 245 eiro mēnešu maksa. Un es saku, tiešām to var visu samaksāt. Viņi saka, ir varianti, ir tātad atlaides, ja ir teiksim, kaut kādā no iedzīvotāju kategorijām, tad pašvaldības maksā to naudu vai sporta klubi. Un viņi ir ieinteresēti, un tajā pašā laikā tā kompānija, kas tur ir, viņi ir ļoti raiba. Tur ir, ja mēs runājam par ziemeniekiem, tur ir visa junioru izlase Vācijā biatlonā, tramplīnlaicēji, slēpotāji, kamaņnieki, skeletonisti, lokšāvēji, šāvēji un vēl pāris no sporta veidiem, principā pāri par 240 vai 250 jaunieši no visas Vācijas. Un tā sistēma īstenībā arī, kā es teicu, tur jau absolūti viņa nav jāizdomā no jauna. Tie treneri, lai varētu to jaunieti aizsūtīt. Jā, infrastruktūra, mēs nerunājam par infrastruktūru, tiešām tā infrastruktūra tiek uzturēta un tur tiek veltīta ļoti liela nauda, bet tajā pašā laikā tie treneri, kas sūta, ka šobrīd mēs zinām, ka ir treneri, kas negrib sūtīt uz Murjāņiem tos savus jauniešus, tad viņiem ir principā konkurss daudz lielāks. Ja mums bija uz aktīvajām vietām 3,5-4 jaunieši uz vienu vietu šogad, tad viņiem tas konkurss ir 11 vietas, jo katrs treneris, kas aizsūta uz to internātu, to jaunieti, ja, viņš saņem kompensāciju, viņi teica, no 50 līdz 70 eiro mēnesī, ja, bet gada laikā tā ir ievērojama summa, un ja Raimonds Rudzāts ir aizsūtījis 5 savus audzēkņus, tad viņam katru mēnesi iekrīt 300 eiro par to, ka viņš ir nokomplektējis un aizsūtījis nākamajā solī, nevis nomarinējis līdz pēdējiem brīdim un tad atdevis. Jā, tā kā, noapaļojot mūsu sarunu, arī pieminētajā Saeimas sporta apakškomisijas sēdē Aleksandrs Smailovs minēja, ka ir jau sāktas sarunas ar aizsardzības ministriju. Pats gan uzreiz piebilstot, ka aizsardzības ministrija nav šobrīd ļoti atsaucīga idejai, ka viņi var nākt iekšā Murjāņos vai kaut kā to stāstu kopīgi veidot. Tas bija jūnijā. Edgars un Sergej, šobrīd stāsts Murjāņi plus aizsardzības ministrija plus valsts aizsardzības plāni. Tas viss kur ved vai nekur? Pēdējā informācija, kas ir man, ņemot vērā, ka sarunas bija pirms manas pievienošanās, ka šīs sarunas ir noslēgušās un ir vienošanās neturpināt sarunas par, teiksim, aizsardzības resoru un IZM resoru interešu apvienošanu MSD objektā. Ja man jāstāsta uz to jautājumu, es joprojām saredzu, ka tas būtu interesanti un tas būtu iespējams pēc būtības, bet acīm redzot, es nevaru par to runāt, jo es šobrīd nesaprotu aizsardzības varbūt šīs te prioritātes un plānus tieši tādā jauniešu izglītošanas kontekstā. Jo man bija iespēja, kur es piedzīvoju šo te aizsardzības plānu realizēšanos, bija Maltas vidusskolā, kur viņi ir izveidojuši šobrīd, manuprāt, ģenerāla Pētera Radziņa vidusskolu. Un handbols bija norganizējuši tur tikšanos un attīstīja diskusiju tieši par sportu un aizsardzības nozares sadarbību. Un tur es saprotu, kāpēc viņi ir izvēlējušies to bāzi, jo tur tiešām superkvalitatīva sporta infrastruktūra, tur ir gan ārlaukumi, tur ir zāles augstas kvalitātes, tur ir ēdināšanas bloks, kas var nodrošināt lielu jauniešu skaitu, tur ir atjaunots izmitināšanas bloks. Un vizuāli skaidrs, ka tur ir viss jauns un smogs, bet idejas, ka tas man parāda to, ka arī Murjāņos tas būtu iespējams, ja tas būtu kvalitatīvs produkts, idejiski. Tas būtu iespējams. Un iespējams, ka tas ir viens no faktoriem, kas ir traucējis šīm sarunām attīstīties. Mana spekulācija šobrīd. Sergej, tu kā militārists bijušais. Stāsts ir, mēs pagājušā gada noslēgumā tiešām strādājām aizsardzības ministriju un valsts sekretāra vietnieks loģistikas jautājumos ģenerālis Dilāns bija atbraucis uz Murjāņiem ekspertu grupu un izgāja cauri un paskatījās. Es nezinu, kādas ir sarunas izglītības zinātnes ministrijas un aizsardzības ministrijas līmenī, bet valsts prezidents Maltā teica, ka jā, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, viņi ir ieinteresēti, ka šī otrā kadeta skola ir Latgalē, bet trešā būs Vidzemē. Un valsts prezidents arī, ja es nemaldos, viņš teica, ka interesi izrādīs un mēs izskatīsim jautājumu par to, ka tā trešā skola varētu būt Murjāņi. Dabīgi, ka tas, ko jūs teicāt par to Maltas bāzi, jā, Maltas bāzi ir renovēta, nauda tur ir salikta iekšā. Diemžēl bērnu skaits ir neliels, vietējo bērnu skaits, un līdz ar to arī šis variants aizgāja. To, ko Toms arī teica, tur ir tiešām sakārtot jauna
infrastruktūru, kurā ieejam iekšā, ieliekam nelielu naudu iekšā un varam strādāt. Murjāņos tā nauda mēs skatījāmies, lai sakoptu kaut vai dienestu viesnīcu, kur varētu izvietoties kadeti 5,4 miljoni. Ir vajadzīgs, lai ieguldītu, renovētu to bloku, kas ir būvēts 1985. gadā. Izmitināšanas bloks 5,4 miljoni. Nu, bet ne, tur ir gan siltuma mainīšana, gan teiksim, šajā gadījumā, gan ūdens sistēma. Un, teiksim, Es vienkārši atkal perspektīvā ar to, ka mums nav nepilni 2 miljoni 4,000 bērniem sporta skolu sistēmā, tad tu vari uz svarkausiem šīs lietas. Jā, 5,4 izmitināšanai Murjāņos. Jā, bet, 124 sportisti. Nē, es domāju, kadetiem atsevišķi. Jā, bet tas pats izmitināšanas bloks šobrīd nav tādā stāvoklī. Nē, kā jūs ziniet, ir divi. Būtu, principā, ja mēs skatāmies arī pēc reliefa, pēc lokācijas un pēc tā, kad ir Murjāņiem arī 4,5 hektāri zemes, kur var ierīkot šautuvi un poligons 7 km attālumā un reliefs, jā, tas ir Gaujas Nacionālais parks, bet te pašā laikā tiešām tur ir vai nu mēs kardināli to salabojam, savedam kārtībā mūsdienu prasībām un turpinam šo stāstu. Un otrs, to, ko es jau augustā teicu, ka tad saņemamies un pasakam cilvēkiem, ka tas pasākums ir beidzies. Kaut gan ja visi berzē rokas un saka, ka Murjāņus iesaistīs ciet, tad paliks nauda, tad es pateikšu konkrēti stāsti par to, ka pedagoga algas 1,4 miljoni tiks pārdalīti Izglītības zinātnes ministrijas saskaņā ar tarifikāciju. Tas ir pedagoga algas un treneru algas. 800 000, kas ir gadā algās tehniskajam personālam. Šī nauda, principā, štata vietas tiks sadalīts, un viņas, principā, šī nauda arī nebūs. Un uzturēšanas izdevumi, kas mums šogad nedaudz vairāk par 600 000, tad, kad Ivo mācījās, tikpat daudz arī bija precēm pakalpojumiem, tad uzturot bāzes un visu pārējo, es domāju, ka labākajā gadījumā sportam no tiem 3 miljoniem tiktu 300 000. Jā, bet sabiedrībai tiktu tāpat tā naudas pārdalīšana. Labi, pēdējais jautājums visiem noslēdzošies. Edgar, atstāsim pēļu atbildēt. Kādu termiņu mēs dodam Murjāņiem strauji pieņemt lēmumu par tālāko? Vai radikāli ejam iekšā, visu pārbūvējam, uztaisam moderni, vai varam ciet termiņš? Kas būtu saprātīgi? Sen jau pagājis. Audits bija. Noslapanots. Noslapanots. Tur jau tā lieta, ka kaut ko visu laiku maļ, bet neviens nepasaka termiņu, nevienam nav, droši vien neviens daļa negrib riskēt politisko karjeru, daļa negrib riskēt ar amatu, neviens neuzņemās atbildību un vienkārši turpinās agoniju. Termiņš jau ir pagājis. Es piekrītu, vakar termiņš bija noteikti tas rezultāts, kad vajadzēja saprast šos audita rezultātus un arī par tiem droši runāt. Un skaidrs arī Edgars ir tikko sācis strādāt, un Edgars arī šobrīd, protams, nevar neko prasīt. Viņš iepazīstās un aizies. Tas viss. Cik tu dod termiņu Edgaram? Cik tu dod, lai mēs varētu prasīt viņam? Gribētos līdz ziemai saprast, ko mēs nākam, vai mēs nākamā mācību gadu tur sākam, vai mēs to nesākam. Līdz gada beigām vajadzētu saprast, un skaidrs, ka reālās darbības būtu jāsāk, viņas bija jāsāk vakar, bet reāls priekšskatoties no jaunā mācību gada. Tas, ko es gribēju vērst uzmanību, kad arī aicinu arī Murjāņu sporta ģimnāzijas vadību, arī Sergeju, būt vēl aktīvākiem, iet par to runāt, stāstīt par problēmām, nekautrēties arī par viņām publiski runāt. Un skaidrs ir tas, ka mums ir jāpieņem šis. Viņš ir būtībā tie Murjāņu stāsts, manuprāt, šobrīd ir tādā stadijā, ka viņš ir nonācis pie kaut krustceļa. Ir divi varianti. Jau 20 gadus. Jā, bet viņš ir tur arī stāv, viņš nav nekur izkustējis. Viņš tur bišķiņ labāk, bišķiņ sliktāk, bišķiņ šitā te viņš tur svārstās uz vietas, bet mēs neejam ne uz priekšu, ne mēs ejam ne pa labi, ne pa kreisi. Līdz ar to es gribu vērst uzmanības to, ka esam drosmīgi. Ministrija ir skolas saimnieki, viņi ir skolas dibinātāji. Ministrija allaži ir arī pašvaldībām uzdevusi rūpēties ļoti nopietni par savām skolām. Aicinu šajā brīdī to pašu darīt arī ar Murjāņiem. Un direktoram aicinājums ir būt
vēl aktīvākam un runāt par visām lietām. Es tik piebildīšu, ka dibinātāji nebija Izglītības zinātnes ministrijas Padomju Savienības tās politikas stāsts. Bet tas pārņēmēji, jā. Sergej, pirms 2 gadiem intervijā tu man kameras priekšā teici, ka tevis vadītā iestāde nodarbojas ar valsts līdzekļu izšķērdēšanu. Nu, tāpēc atkal jautājums, cik termiņu mēs vēl dodam izšķērdēt tālāk tavai iestādē? Kā tev pašam liekas? Jau kaut ko konsolidē nav tikai. Nē, jautājums jau nav par izšķērdēšanu reāli. Es uzskatu, ka ceļš par to, ka mums vajadzētu, ka tas vezumiņš, kā es vairāk reizes teicu, ka tas vezums ir par smagumu jāņem. Mums tiešām ir termiņš. Ko mēs vēl pēc gada tiksimies? Normāli varētu funkcionēt skola 27. gada janvāra. Kāpēc? Tāpēc, ka skaidrībai totālai. Nē, principā mēs iegūsim tos augļus, ko mēs būsim saņēmuši sakarā ar reorganizāciju Jūrmalas stāstu noslēdzot. Ne ātrāk, jo šobrīd pārējais periodā to arī negrib saprast, un es gribētu atzīmēt arī kolēģiem, kad pārējais periodā nauda ir vajadzīga vairāk, jo mēs atbrīvojam cilvēkus, mums viņiem jāmaksā kompensācijas, un cilvēki ir, kā Armands Puča rakstīja, ka tur ir mūžu nostrādājuši, labi, treneri tāda nav, bet ir tehniskie darbinieki, kas nostrādājuši mūžu tur, un dabīgi, ka viņiem pienākās kompensācijas šajā gadījumā 4 mēnešu apmērā, un līdz ar to tas ietaupījums nav tik liels, ja, un šajā gadījumā arī pabeidzot Jūrmalas majoru stāstu viennozīmīgi, ka tie izdevumi būs lielāki, pārējais periodā tie izdevumi ir lielāki. Līdz ar to es saredzu, ka šie augļi varētu iedot maksimāli, un mēs varētu kaut kādu attīstību uzsākt, ja šajā gadījumā netiks samazināts Murjāņiem budžets, ņemot vērā, var pateikt arī to, ka jums bāzes nav, viens saka, ka mēs nogriežam jums kaut kā tur naudu, bet tad tas varētu būt 27. gada janvāris, kad mēs varētu sākt runāt par kaut kādu attīstību, kad mums būs nauda, sporta. Uz attīstību, pagad tur 577 000. Stāv visām problēmām, kur pats runāja 5,6 miljonu dzīvojamais korpus. Kāda attīstība? Nē, mēs runājam par tām mācību treniņu darbu, ko mēs varam šajā gadījumā sākt, beidzot kaut ko ielikt arī uz priekšu. Kādu nopirkt? Jā, par to es tāds. Edgar, rezumējot, tev termiņi iedeva rekur līdz ziemai. Ļoti ambiciozs termiņi, viss kārtībā. Kādu pats tu termiņu došanu? No sportiskā aspekta skatoties skaidrs, es gribētu jo ātrāk, jo labāk šo lēmumu pieņemt. Priekš manis, kas man iezīmējas pēc tā, ko es šobrīd esmu piedzīvojis, ir priekš manis 3 galvenie jautājumi. Viens jautājums, kā turpināt palīdzēt sporta nozarei uzturēt esošo līmeni un attīstīties, negraujot to, kas ir ģimnāzijā vai ģimnāzijas struktūrā. Otrs ir, kā stiprināt un nodrošināt to, ka jauniešiem ir augstvērtīga izglītība. Un trešais jautājums no valstiskās puses joprojām ir tur MSģ ar esošo konceptu vai nav, joprojām būs jautājums par infrastruktūru, kas notiek ar infrastruktūru. Un tās 3 komponentes ir 2 ceļi. Vai nu mēs pieņemam lēmumu, mēs visu stiprinam un nodrošinām labā līmenī, vai nu mēs sakam, ok, katru mēs risinam atsevišķi, bet izdaram to efektīvi. Izpratnē par to, kurā virzienā iet, es gribētu ticēt un cerēt, ka mums izdotos šogad izrunāt ar iesaistītajām pusēm un pieņemt kaut kādu lēmumu, ok, ejam tajā virzienā, bez iespējams tādas detalizācijas un super skaidra plāna ar finansējumu apakšā un tā tālāk, bet vismaz to lēmumu, ok, kurā virzienā ejam konceptuāli, iespējams līdz gada beigām varbūt tas ir realistiski. Grūti man šobrīd pateikt, bet pieņemsim. Es domāju, tas, kas būtu atbildīgi būtu, lai lēmumi ir skaidri pieņemti līdz brīdim, kad ir izšķiršanās sāks nākamais mācību gads vai nesāks nākamais mācību gads. Un kas notiek ar tiem jauniešiem personāli, jo visur apakšā arī skaidrs, ka cilvēki, kuriem arī gribās laicīgi zināt, laicīgi saprast, un viņiem ir vajadzīgs arī pieņemt lēmumus un pārkārtot savas dzīves, ja mēs neejam tajā virzienā, vai arī saprast, ar ko rēķināties, ja mēs joprojām turpinām iet tajā virzienā. Tā kā es teiktu, pirmais konceptuālais līdz gada beigām ir, kā saka, pirksti sakrustot, lai tas tā izdodās. Nākamā gada sākums ir izšķiršanās punkts, lai būtu skaidrība jau pavisam skaidra. Cerēsim, ka arī šie termiņi tiks ievēroti un nebūs tā, ka katru gadu mēs taisam vai jaunu sižetu vai jaunu diskusiju par to, kā Murjāņi stagnē un nekas neiet uz priekšu. Paldies visiem šodienas diskusijas dalībniekiem, paldies skatītājiem. MVP diskusijas jaunā sezona ir sākusies un tiksimies nākamnedēļ. Visu labu!